ko? Jā, šodien ir 10. jūlija, šodien ir it kā brīvdiena, bet nevis man nav brīvdiena, daktariem nav brīvdiena, man šodien paredzēta it kā nevis ārkārtas, bet vienkārši čekingas ultrasonogrāfija. Man jau viss pareizi pēc visiem niptiem. Ballīte nosvinēta, džendera dzimuma atklāšanas ballīte arī mums bija super, vai ne, Ambika? Kas mums būs? Meite! Māsiņa, jā, būs māsiņa. Un vienkārši teica, ka vienkārši tāpatās, lai cita daktori paskatās, vai tur viss ir normāli, ir jau viss normāli. Tā kā mēs dodamies uz slimnīcu, mums vēl pusstundiņa laika, turam īkšķis. Ambika, rekur, tur tu piedzimi. Rekur, tur tu piedzimi. Rekur šitajā ēkā. Rekur šitajā te. Un mani paminēs vai ne? Ko tev pa? Mani paminēs vai Kā ne? tas ir paminēs? Vai atcerēs? Ak, Dievs paminēs. Kur atcer? Un šeit man uzlika toreiz sodu. Man bija jāsamaksā 40 eiro, jo nebija it kā... Kur atcer? Nu, ne, viņi tur ir kaut kur iebrauc. Ok, labi, stāvi, Ambika, neskrien. Ambika, labījās? Jā? Nē. Labījās? Kas tur ir? Aparāti. Mums būs jāaiziet aiz stūra, kā parasti. Laikais. Nu, iesim mēģināt. Es nezinu. Labi, pagaidīsim. Drīkst, jā? Nē, labi. Ko par tevīm? Ko kopā? Vainas saliektas. Par mūtīgi. Jā. Mazu meitenīti. Filmējat, ja? Jā, ieslēdz tagad. Tik rociņi pie deguna redzēji? Jā, šitā. Mam. Labi, mēs tad tuvojamies beigām. Nu, tagad tur viss kārtībā, viss vietā ir, jā? Nu, tas pats galvenais. Nofilmējat, ja? Jā. Kas tas ir apskan? Tā ir laikam placenta. Kas placenta? Jā, kur rociņas pirkstiņi. Mam skaties. Rekur rociņa, rekur Jā. galva, rekur viņa ķermenis. Tas viens video ir. Smadzenes, jā.
Rekur, pat pie zodiņa. Jā, tiešām. Smieklīgi šeit. Šitā. Dara. Redz? Mamma. Mam skaties. Smirti, kaut kas jādara. Jūs tikko redzējāt, super, viss ir savās vietās. Viss ir savās vietās. Un redziet, cik superīgi doktori atļauj pafilmēt arī, un viņi pati ieslēdz mazos klipiņus. Super, teica, kad ir līdzīga Ambikam, māsiņām līdzīga, ka būs tāda pati meitenīte. Super! Jā, un visi vadiņi ir vietā, viss ir redzams, deguni vietā, viss. Neties, jā, un Nella redzēja pirmo reizi sonogrāfiju, un Ambiks arī redzēja pirmo reizi. Super! Tagad es mājās nopilnīšu to skrīningu, vai ne skrīningu, vienkārši sonogrāfijas labu. Jā, viss. Brauksim uz mājām. Tā, esmu mājās pēdusi. Redziet, kāda mīļa pēdiņa. Viena pēdiņa. Te ir 2 pēdiņas. Šeit sēņa, bet negribēju īpaši rādīt. Bet, video jau jūs redzēsiet, ko viņš tur mūtīti, plāta, mīļi. Tā es tagad mēģinu izpētīt. Algas atbilst 16 plus 16 nedēļām plus 1 diena. Tā, anatomija bez rupjas patoloģijas, hipomineralizēts, deguna kauls. Mīties, kad ir viss kārtībā, kas ir uz... Nē, šito es nesaprotu. Viss ir kārtībā. Nomērīja, bebis atbilst pats 11 centimetri jau. Jā, 11 centimetri. Tas ir mērot no galvas līdz dupsim. Kājas tu neskaita. Un pašas pēdiņas, jā, jūs redzējat, ka tās ir 2 centimetri. Te man bija dzemdību termiņš, jā, pēc mēneša reizēm ir sanāk 30. decembris, un atkal nobīdi, pirms tam bija 24. decembris, tā jau nobīdies uz 20. decembri, un pēc sonogrāfijas ir atbilst 16 nedēļām un 5 dienām, tas sanāk, viņš atbilst bišku atkal lielāks, pēc mēneša reizēm ir rekord, bet pēc sonogrāfijas viņš atbilst lielāk, tā kā viņš aug riktīgi kārtīgi. Tas ir laikam, viņš sver apmēram 150 gramus, ja es pareizi saprotu. Jā, kas ir plus, 150 gramu plus mīnus 22 grami. Kāds mazulītis. Te visi mērījumi, viss kārtībā, rekur, te pat ir kaut kāds lielāks mērījums. Viss super, var baudīt dzīvi. Jā, jādomā vārdiņš mīļajām pēdiņām.